Es esmu nonācis pie slēdziena, ka pārliek liels slodzes neko labu locītavām nedara. Kamēr tu esi jauns, tu ļoti labi kompensē visādi veidi. Kad pārslodzes rezultātā gūtos bojājumus, paliekot vecākam, tas viss atjaunošanās process paliek lēnāks, attiecīgi locītavām liels slodzes nenāk par labu. Attiecīgi parādās pārslodzes saistītas izmaiņas, sākot ar iekaisu un beidzot ar skrimšļu bojājumiem. Biežākie iemesli sāpēm locītavās ir traumas, cilvēkiem, kas ir jaunāki gados, un vecāku gadagājumu cilvēkiem tās ir ar vecumu saistītās izmaiņas. Ka, ja ir bijusi trauma un bojāts skrimslis, tad cilvēkam tas ir jārespektē un tiešām tai locītavai jāļauj atkopties no tā visa, jo pārliek liela slodze pēc tā, vai, teiksim, absolūti ignorēšana un turpina, tur trauma bija, bet neskatoties uz traumu, un vienalga ir jāiet uz darbu, vai tur jādara kaut kas, tā nav. Locītavai ļoti svarīgi pēc tam dot laiku, lai viņi atjaunotos. Tā atjaunošanas procesa laikā dabiski to iegaisumu mēs mazinām, tas viss veicina arī sadzīšanas procesu. Lotas Farma – inovācijas veselībai.